labdien izdošanas, tikai izdošanas, pēc tam tagad ir labi cilvēki pārņēmuši šo lietu. Jā, un tas es jūs aicināšu doties nelielā ceļojumā kopā ar Himzeli. Kā es teicu pēdējās pāris nedēļas cilvēkiem, ko tu dari, es saku, es dzīvoju 18. gadsimta Zviedrijā. Mūsdienās mēs Himzeli varam ieraudzīt viņa pasauli, ne tikai viņa rakstītajos vārdos un atmiņās, bet arī skatos. Viņa apraksti ir ļoti precīzi, un jā, te izskanēja doma, ka viņš bija domājis to publicēt, man ir grūti pateikt, man liekas, ka viņš veidoja, jo viņa apraksts, kad es viņus lasīju, jaukā tulkojumā, tas ir tāds 18. gadsimta Lonely Planet katalogs, precīzi apraksts, kur mainīt naudu, kā ceļot, pa kādiem ceļiem un tā tālāk, jā. Un mūsdienās mēs varam daudz ko atrast arī sēžot pie sava rakstām galda. Tās tehnoloģijas no tā laika ir mainījušās. Un šie ir mani detektīvu meklējumi, pavisam nelielā ceļojuma apraksta apjomā, kas aizņem mazāk par 1%, precīzi 0,8% no visa apjoma. Jā. Sākotnēji man bija paredzēts referēt par visu Zviedrijas apceļojumu, bet tas prasītu veselu konferenci, patiesībā sakot, ne tikai pusstundu. Un tāpēc sākumā būs daži vispārēji slaidi par Zviedrijas apceļojumu. Lielāku uzmanību pievērsīs ciemošanai Upsalā tieši, jo man liekas, ka no zinātņu vēstures viedokļa tā ir varbūt mūsdienām saistošākā daļa, un beigās pavisam nedaudz par Aktuvju apciemojumu, kas arī tik interesants, ka prasīt plašāk atsevišķu referātu kādreiz kādā konferencē nākotnē. Un vēl es gribētu teikt, ka šie detektīvi meklējumi nebūtu iespējami vai pat ļoti apgrūtināti, ja godājumais Edgars Ceska savulaik nebūtu veicis titānisku darbu ar rokrakšu atšifrēšanu un tulkošanu. Nepārprotami. Viss Zviedrijas apceļojums iedalās 3 posmos: uzturēšanās Stokholmā, Upsals un Linneja apmeklējums, Dālārnas reģiona raktuvi apmeklējums, kas visai sīk dokumentēts aprakstos. Iespējams bija arī 4. noslēdzošais posms, kad pēc atgriešanās Stokholmā septembra sākumā Himzels tur kādu laiku uzturas, bet par to nekādu piezīmi no viņa puses vairs nav. Ja, un tad aizņem 140 lapas puses 3. sējumā, no 301. līdz 440. lapas pusē, un nedaudz vēl klāt tur ir. Tātad Himzels sākotnēji bija paredzējis doties uz Stokholmu cauri visai Zviedrijai pa sauszemi, tāpēc no sākuma viņš no Kopenhāgenes devās uz Eslingeru, un tad viņam bija domāts ceļot pa sauszemi. Pārcelties uz Helsingeru Zviedrijā un tad ceļot. Bet plāns Eslingerā viņš strauji mainīja un izvēlējās kuģot, jo, kā Himzels apraksta, labo laika apstākļu dēļ, bet jau vairāk arī tāpēc, ka man gadījās patīkams ceļabiedrs, kancelēs sekretārs Frīdhof kungs, kurš ir ievērojams vijolnieks un slavenā Tartīnī skolnieks. Vispār visās vietās, un arī šeit Zviedrijā, ir ļoti labi redzams, ka Himzels ir ļoti rūpīgi iepazinies, kā un kur labāk un izdevīgāk braukt. Bijis ļoti rūpīgs plānotājs, bet tā pašā laikā viņš varēja rīkoties ar ekspromtam. Katrā gadījumā brauciens pa sauszemi būtu daudz ilgāks, nekā viņš kuģoja pa jūru attiecīgi. Himzels ir tik skrupulozs, ka mēs mūsdienās varam ļoti precīzi rekonstruēt viņa maršrutu arī citur, bet šeit konkrēti Zviedrijā. Neesmu aprēķinājis, cik ir garš kuģojums no Eslingers līdz Daloro, kur viņš izkāp krastā, bet pa sauszemi tas viss loks, Stokholma, Upsala, Falūna, Sāla, Stokholma ir aptuveni 460 kilometri. Un, kā jau atklāšanā teica Ulds Zariņš, Himzels ir cilvēks bāka. Un pirmais objekts, ko viņš ierauga Zviedrijā, ir, un ko viņš arī piemin, ir Landsorts bāka. Šeit ir viņas mūsdienas skats. Ja.
Savukārt krastā viņš kāpj nedaudz tālāk, netālāk, apmēram 40 km no Stokholmas, kas ir redzam otrā attēlā. Daloro virs cietokša tiek uzvilkts zviedru karogs un noprasīts, no kurienes kuģis nāk un kādas preces tas ved. Arī man bagāžs tika pakļauts šai nesavaldīgo ierēģu pārbaudē, kur pielietoja visus iespējamos rupjības veidus. Mums atvēra un pārmeklē pat rokas bagāžu. Šī vieta, kā to daudz apzverēja, ir vissliktākā Zviedrijā. Kā redzat, pašreizējā attēlā Daloro cietoknis ar visu karogu izskatās tieši tāpatās. Ja? Tālāk viņš no Daloro brauc uz Stokholmu pa ceļu, un tā viņš izvairās, jo tur ir tās lielās šēras, kuras arī mūsdienās, ja mēs braucam pa jūru, tad pa jūru aizbraucam ļoti ātri, un tad caur šērām diezgan ilgi braucam, lai tik Stokholmā. Izdevīgāk ir izkāpt kaut kur krastā, braukt ar autobusu. Ja? Un tā viņš arī izvairās no 14 dienu kuģojumu caur šērām tajā laikā. Viņš nemin precīzi, kad ierod Stokholmā, bet visticamāk tas ir jūlija, apmēram saprotot, cik ilgi kuģot, jūlija pašos pirmos datumos un uztur šeit vienu. Nē, viņš pēc apvērsuma jau ierodas. Nu jā. Jā. Nē, jūlija pašā sākumā. Nu, jā. Jā, bet Edgars jau ļoti labi pieminēja to apvērsumu, jo Himzels Zviedrijā ierodas ļoti nemierīgā laikā, kad patiešām 23. jūnijā noticis valsts apvērsuma mēģinājums, un viesošanās laikā Stokholmā arī tiek sodīti ar nāvi 8 apvērsumu vadītāji, tieši tajā laikā, kā redzat, strādā ļoti ātri. Un tas bija mēģinājums atjaunot Zviedriju absolūto monarhiju, ko gribēja veikt tā saucamie karaļa piekritēji mices, ko piemin arī Himzels. Tā bija arī pēdējā reize, kad Zviedrijai ir izmantota spīdzināšana, kuras aprakstu Himzels sniegs 317. lapas pusē, un te jūs par to spīdzināšanu augstā pagrabā varat arī izlasīt citātā. Un tad 17. jūlijā tiesa, un 23. un 26. jūlijā 8 aizbēg, nodzīvot garāku mūžu, 8 tiek sodīti, karaliene Prūsijas Lovīza Ulrika, kas ir bijusi iedvesmotāja tam visam, arī nožēlo un protams, netiek sodīta ar nāvi, ja, tiek caursveikā. Un tas ir tā saucamais brīvības laikmets, kur vidū Himzels apmeklē Zviedriju. Visa politiskā vara pieder Riksdagam, savukārt karaļvara ir ļoti nomināla, un šis apvērsuma mēģinājums ļoti stiprina Himzeļa, tas ir Riksdaga varas pozīcijas, jeb platmaļu pozīcijas, kā sauc republikāņus. Protams, ar vietējām niansēm, bet Zviedrija Himzels apraksta līdzīgi kā cits apmeklētās valstis un pilsētas. Veids, kā Himzels veids pieraksts, liecina, ka viņš ir bijis ļoti rūpīgs, pat pedantisks fiksētājs. Himzels arī nevairās izteikt savu viedokli par vienu vai otru jautājumu. Viņa stils ir informatīvi lietišs, statistisks ceļojuma apraksts, precīzi apraksts ceļu stāvokli, labākās izvēles, pasu staciju, cenu, labāko pārvietošanās izvēli. Himzels metodiski un rūpīgi apskata visas ievērojamākās vietas, tur, kur viņš attiecīgi ceļo. Arī Stokholmā viņš ir ļoti daudz vietas, te es ielicu tikai Zviedrijas karaļpils attēlu, laika taupības nolūkos. Vēsturiskos aspektus viņš min, bet diezgan sporādiski, tikai tik, cik tie pasvītro tā brīža momentu, kurā viņš dzīvo. Brīžiem mēs redzam šīs te romantiskās notis, kā piemēram kuģošanas izvēli, jo labi patīkams ceļa biedrs, bet tas ir ļoti rezervēti. Viņš paliek statistiski informatīvā vēstījumā. Nu jā, un redzat, viņš ir ļoti precīzi aprakstījis visu, kas ir galvenās tēmas Zviedrijas apceļojumā attiecīgi. Himzels nāk no Rīgas. Tad jautājums ir, vai viņš kaut ko piemin. Atradu 2 vietas, jā, jo skaidrs, ka viņa vecāki ir no Rīgas, viņi dzīvojuši šeit Zviedru laikā, un noteikti viņš ģimenē par to bija dzirdējis. Tomēr viņš Zviedrijas aprakstā tikai 2 reiz piemin.
Ja, tad ekonomiski apskatā viņš piemin, bet daudz miežu un kviešu nāk pat no Livonijas, šīs valsts kādreizējais maizes klēts, un otrā vietā viņš pie Upsalas bibliotekas raksta, šeit redzam arī daudzi zelta dukātu un medaļas no Rīgas pilsētas. Par Rīgas pilsētas jezuītu biblioteku, teiks, nav itin nekas. Nesagaidīja tagadējo sarkano grāmatu. Tā. Un vienīgā vieta, ko es arī atstāju no Stokholmas apmeklējuma, jo būtu ļoti interesanti par visu stāstījums par Stokholmu, tas ir citai reizei, ja? Parādīšu tikai observatoriju, kādā viesojies ir Himzels, viņš atstāja par to plašāku aprakstu, jo viņš ir viesojies daudzās observatorijās visā Eiropā, un Zviedrijā viņš apmeklē abas, gan Stokholmā, gan Upsalā. Observatorija ir ļoti izdevīgi novietot pakalnā, to mēs redzam mūsdienu attēlā. Ja? Šī masīvā celtne, kas uzcelta tikai 1752. gadā, pilnīgi jauna, sava augstuma dēļ dod iespēju priecēt acis, no tās pavērs lielisks skats uz pilsētu. Turpat arī dzīvo mācītājs astronoms profesors Vargentīnkungs. Tomēr astronomiskos novērojumus viņš nevar uzsākt, jo vēl joprojām trūks nepieciešamo instrumentu, kurš tas gaida pienākumu no Anglijas. Pašreiz tas tornis augšā observatorija tāds, Himzels kāpa pavisam savādākā tornīte, redzat, tas garāks. Un tā. Stokholmā viņš pavada, kā jūs teicu, 1 mēnesi, un tad viņš dod 6. augustā dodas no Stokholmas uz Upsalu, un visticamāk tur ierodas jau tās pašas dienas vakarā. Jo ceļš ir viscaur labs, viena Zviedru jūdzi ir apmēram nepilni 11 kilometri, var nobraukt caur apmēram stundas laikā un caur skaistiem mežiem braukt ir patīkami. Septītā augusta aprakstā Himzels apskata un apraksta Upsalu un sniedz īsti galvenās ziņas par universitāti. Par Upsalas kopiespēju Himzels raksta mājas, izņemot dažas starp tām arī observatorija, celts no koku un nav augstāks par 2 stāviem. Bieži arī 1 stāv. Lielākā daļa māja pārsakts ar vēlēnām un gandrīz viss nokrāsot sarkanā krāsā. Tomēr lielā daļā no tām pamats veidots no ķieģeļiem. Laikā, kad es šeit ierados, bija brīvlaiks, valdīja, tur ir plašāks apraksts par universitāti, valdīja neparasts klusums un uz ielām varēja redzēt tikai retu gājēju. Un cits citāts no citas vietas tālāks. Vēl par Upsalu es varu piebilst, ka tur atrodas liels daudzums krogu un alus māju. Un šeit zemnieki, tāpat kā visu zemāko kārtu ļaudis, ļoti nodevušies brandvīnu dzeršanai. Viņi arī pārāk iemīļojuši sālītas ēdienus, un tad viņā ierunājas ārsts. Tādēļ tik daudz arī cieši no tūskas un skorbuta. Pavasaros ir ļoti izplatīts karstais drucis. No kurienes tā sarkanā krāsa, jo visā valstī, visā Zviedrijā šīs sarkanās mājas, kas ir Skansena muzejā, kuras arī ir apmeklējis Himzels, jo tās ražo no falūnas dzelzs sulfātu saturošās rūdas, tās vietas, kur viņš pēc tam arī pēc Upsalas dodas. Ja. Tā sarkanā krāsa parāda Zviedru vēlmi visu ražot pašiem, un kā atzīmē arī Himzels un izsaka savu viedokli personīgo savās piezīmēs, ka tas rada negatīvu iespaidu uz ekonomiku, ražot uz vietas visu pašiem, ieskaitot, piemēram, zīdu no zīdtārpiņiem tur audzēt. Ja? Bet, protams, galvenais šīs dienas iespējas nepārprotami ir pirmā vizīte pie Kārla Linneja. Tas ir cits reportets, jā, mums nepārsteigsimies. Un te man jau pārpuc Blaumas kundze šo citātu. Neko darīt, mums ir viens Nikolaus Himzelis, bet nedaudz katram savs. Ja? Par šo patīkamo atmiņu, piemiņu, kas viņam paliks mūžīgi. Ja? Daudzas stundas viņi pavadījuši kopā un būtu pavadījuši vēl ilgāk, bet par to arī par viņu plāniem tad tas būs nedaudz tālāk. 8. datumu Himzels vēl Upsalas ievēramo vietu apskatēm, kā pats raksts marginālā piezīmē, svarīgākais, kas ceļotājiem jāapskata Upsalā, ir galvenā baznīca, biblioteka, observatorija un botāniskais dārzs. Ļoti precīzi norādījumi.
Es pieņemu, ka viņš arī to visu rakstīja, jo viņš nedomāja, ka viņš nodzīvos tik īsu mūžu, ka viņš varētu kādreiz arī kaut kur ceļot, un tad viņš apskatās, un es varēšu to arī izmantot. Šādā secībā viņš arī apciemo šīs vietas. Un te mēs redzam katedrāli, izdevās atrast tā laika attēlu, 18. gadsimta nogale, tad Himzels redzēja šo skatu tādu, kas ir augšējā tēlā, un apakšējā Google mapā izdevās atrast diezgan precīzu skatu uz šo vietu. Tur tālāk nevarēja tur koka auga priekšā, tādēļ nav tāds pilnīgi precīzs punkts, no kura tā. Un pēc katedrāles apskats, kurā viņš velk vienu nelielu riņkotu, Himzels dodas uz universitātes biblioteku, kas atrodas Gustavianumā. Pēc tam es uzmeklēju bibliotekāru palīgu, kas būtu vietnieks, Cirfogelu, lai viņa pavadība apskatītu šejienes retumus. Viņš man saņēma ļoti laipni, un pēc tam, kad es kopā ar viņu biju ieturējis pusdienas, aizved man uz Gustava akadēmiju, uz kurien nesen pārvietot labi sakārtotā biblioteka. Šajā bibliotekā pašreiz ir rēķina 40,000 sējumu. Šeit ir ļoti interesanti. Himzels ar Cirfogelu ir vienaudži praktiski. Abi ļoti agri aiziet mūžībā, gan ar to atšķirība beidzas, jo Himzelim bērnu nav, Cirfogelam ir 4. Cirfogelam ir publikācijas viņa dzīves laikā par monētām un tam līdzīgi. Himzeļa ceļojuma apraksts vēl gaida savu izvietošanu. Ja mēs gribam Upsalas biblioteku redzēt, mēs ejam uz pavisam citā, Karolina Rediviva, kas ir celta 19. gadsimta pirmajā pusē. Un redzam šo biblioteku, un šeit ir mūsu arī medicīnas vēsturnieku grupa 2019. gadsimta apmeklējot šo biblioteku, kur gan mums izrādīja dažādas izpētes darbus no Rīgas attiecīgi. Savukārt šādu biblioteku, kā jūs redzat attēlā, apciemoja Nikolaus von Himzels. Tā ir Karla Harlemana Gustavianuma bibliotekas zīmējumi, kas tapuši starp 1743. un 1753. gadu, kur, un redzam, ir dienvidu zāle. Himzels nemin, kurā precīzi zālē viņš ir bijis, domājams, ka tās bija līdzīgas atbilstoši tam laikam. Un raksta, iepretim zālē, kas katru trešdienu un sestdienu brīvi atvērts studējošo lietošanai, novietots Frederika I marmora kruštāls, kas viņam esot ļoti līdzīgs, tā Himzels. Tagad viņš stāv Karolina Rediviva un turpina skatīties uz bibliotekas apmeklētājiem. Himzelim tiek izrādīts, un viņš īpaši apraksta bibliotekas lielāko darbu, kas ir Ulfilas kodeks, jeb kodeks Argenteus, viens no vecākajiem izdevumiem, tulkojumiem gotu valodā attiecīgi. Un tas ir 4 evaņģēliju tulkojums, ļoti vecā gotu valodā, un tā kā nav zinām citu, var tikt uzskatīts par vienīgo kodeksu pasaulē, kas sarakstīts šajā valodā. Šo grāmatu dēvē arī par sudraba kodeksu, ir daudz burtā iekrāsot sudrabu, cits savukārt zelta krāsā. Minētais eksemplārs, tagad mēs zinām, ir tapis 6. gadsimta sākumā, tātad ir noraksts, jo Ulfils dzīvo 4. gadsimtā attiecīgi, bet vecākais gotu rakstu valodas paraugs gan tas arī ir. No ceļojuma aprakstiem mēs nevaram pateikt, vai Himzels ir apmeklējis Gustavianuma anatomisko teātri, jo tam viņš 360. lapas pusē velta tieši vienu teikumu. Šīs Gustavas kolēģijas augšējā izbūvē, kam ir apaļa forma, ir ierīkota anatomijas istaba. Mēs varam spekulēt, vai viņš ir vai nav apmeklējis anatomijas istabu. Iespējams, ka ir, jo min, ka tās forma ir apaļa, ko var redzēt tikai no iekšpuses, savukārt no ārpus tā ir, ja tur paskait, oktagonāli pilnīgi var redzēt attēlā. Bet varbūt laika trūkuma dēļ viņš augšā neuzkāp, ja tam ņemot vērā, ka anatomiskos teātrus viņš ir redzējis ļoti daudz vis kaut kur Eiropā, arī daudz krāšņākus. Jā. Pēc tam tā ir vasara, kad nekādas līķa sekcijas nenotika, tās notika tikai ziemas laikā, lai nebūtu tā trūdēšana, un tāpēc arī pašā augšā tornī, lai pa logiem nāktu dienas gaisma un visu varētu skaisti redzēt.
Un pašreiz arī jums ir pārbūvēts rekonstrukcija, kādu to redzēja Himzels šo ēku, un kādu viņi nedaudz tagad viņi redzat ir uzbūvēti. Attiecīgi, te pēc augšējiem logiem var redzēt, kādi te izmēri un kāds ir šeit izmērs. Ja? Un kā jau minēju, Pārpuds Blaums kundze, tas ir Padujas tipa, tipisks Padujas tipa anatomiskais teātrs. Un mums mūsdienās arī viesojoties 2019. gadā, bija iespēja redzēt šo anatomisko teātri tādu, kādu, ja uzkāp augšā, viņi var, cirfogās viņi varbūt uzveda, kāds viņš bija viņa dzīves laikā, jo 19. gadsimta otrā pusē, kad pēc šāda anatomijas teātra nebija vairs vajadzības, viņu sadalīja daudzās telpās, pārveidoja par zooloģijas muzeju un atjaunoja tikai 20. gadsimta pēc otrā pasaules kara. Un, paldies Dievam, viņi atrada arhitekta Olafa Rudbeka Atlantikas kodeksā, atrada šo te zīmēm, kāda bija šī te anatomiskais teātris. Pirms tam, un tas ļāva viņu arī diezgan precīzi rekonstruēt. Pēc Gustaviānuma apmeklējuma Himzels dodas uz observatoriju, kur apskata arī instruments un 13,000 sējumu lielo astronomisko biblioteku. Ar to arī 8. augusta apraksti beidzas. Ja? Un, īpaši viņš piemin Bredleja teleskopu, ko jūs varat redzēt arī attēlā, un tad arī tas observatorija, kādā viesojās Himzels, ir zīmējumā, un mūsdienu observatorija, kas ir pārbūvēta 19. gadsimtā. Pirmo reizi Zviedrijas aprakstā Linnejs tiek minēts saistībā 7. augustā saistībā ar aprakstu par Upsalas biblioteku, Upsalas universitāti, ja, attiecīgi pieminējums. Bet pirms tam jau, ja Zviedrijas aprakstā, tad viņi piemin jau, kad viņš ir viesojis Stokholmā, arhitektors Linnaeus, pieminēts Ulriks Dāls pils naturālī kabineta sakara attiecīgi ir pieminēts. Ja. Tātad, kā jau teiks, viņi tieks 4 dienās, pirmoreiz 7. augustā, pēc tam 9., 10. un 11. augustā. Es necitēšu to, ko jau jūs dzirdējāt garāku, cik es te patīkam pavadīju visu dienu līdz pat vēlam vakaram. Jā, un patiešām priekšpusdienā Himzels viesojoties pie Linneja, viņam nodot Londonas draugu sūtījumus. Londonas draugi arī ir devuši ieteikumu vēstuli Himzelim, ar kuru viņš varēja pie Linneja doties. Savukārt Linnejs viņam pēc tam dod ieteikumu vēstules uz raktuvēm, ja, apskata dažādas Linneja mājas kolekcijas lietas, Linneja grāmas, apsēž arī cilvēku veidīgos, kurus Linnejs tieši šajā brīdī klasificē, piemēram, homo nocturnus, vai kā mēs mūsdienās to sauc par orangutānu. Bet interesantākais ir arī viņa tas pusdienlaiks. Ar to arī šī priekšpusdiena noslēdzās. Mēs devāmies pie galda, un tur es ievēroju daudz noderīgu un pamācošu šī lepnā zinātnieku mājas dzīvē. Pirmajā ēdienā mums tika pasniegt ļoti liela bļoda ar zemenēm un pienu. Un tālāk Himzels, tas, kas tur rakstīts, vēsta, ka zemenes ar pienu savulaik palīdzējuši Linnejam atbrīvoties no podagras sāpēm, un mēs redzam šajās piezīmēs, ka Linnejs jaunajam ārstam nodeva savu pieredzi par dažādiem ārstnieciskiem līdzekļiem viscaur tekstam. Ja? Un redzat, Upsalā atrod zemenes ir lielā vairumā, liels un ļoti aromātisks, jo īpaši meža zemenes. Tāpēc es arī meža zemenes šeit izvēlējos. Un redzat, viņi nodrošina šīs zemenes visu cauri, jo tas ir augusts. Tas ir augusts un zemenes ir. Vismaz priekš Linneja. Pēcpusdienā viņi devās uz botānisko dārzu, kas ir sevišķi liels, tur tie 8,000 tādi un tā tālāk, ja, tas jau arī bija dzirdēts. Ja. Bet tad starp siltumnīcām dārzā iekārtot auditoriju, un no tās var nonākt nelielā istabā, kur lādēs glabājas pa daļai konhīlijas, pa daļai dzīvnieku kukaiņi, zivis un putni. Tik brīnišķīgi izkrāsotais psitakus no Amerikas, guļot karājas pie koka tikai ar vienu kāju, kā novērojis jau Plīnijs.
var rasties jautājums, kā Plīnijs, ko aprakstījis no Amerikas. Un te mēs redzam rokraksta dešifrēšanas problēmas, kuras arī parādījās jau kādā iepriekšējā slaidā, ko rādīja Ingars Gusāns. Ja? Tātad H un S burtu attēlojums, kas ir identi vācu valodā H un arī latiņu valodā viņš bieži šādā veidā raksta, teiksim, vārdā zīvs un sitakus, ja, pilnīgi līdzīgi, kaut gan citos latiņu vārdos viņš H burtu lieto normāli, vai no latiņu var konhīli, ja, un tā tālāk, ja, un tas te varētu radīt dažādus. Ja, un te pašā laikā no latiņu valodas vārda Plīnijus opus erviņt, ja, tur viņš es arī raksta šeit. Un te man jāsaka liels paldies Aijai Taimiņai, kas vērs uz šo lietu uzmanību un ļāva atklāt, ka tas ir psitakus, jeb papagaļi dzimta, un starp citu, tieši tajā brīdī Linnējs apraksta, kāpēc varbūt tie papagaļi īpaši pieminēt, noteikti viņš viņam stāsta par viņiem, ja viņš viņus apraksta. Un Pārpuces Blaumas kundzes radītājs slaidā sistēmā to rāja 1758. gada izdevumā. Pirmo reizi vispār parādās 37 Linnēja aprakstītās papagaļu sugas. Tā. Pēc tam mēs jau pieminētais no Londonas ved sev līdz mikroskopu, kur Ellis Kungs bija izmantojis savos pētījumos. Tātad mēs tagad varam ļoti precīzi pateikt, ka Himzelim bijis Ellisa tipa mikroskops. Šeit ir redzams, kāds viņš izskatīs. Un viņi arī izmantoja šo te grāmatu, kuras titulaps atvērumu jūs redzat. Ja? Un saskaņā to viņi arī skatījās Arhieteru kunga kolekciju ar dažādiem korāļiem, un vienu korāļu zīmējumu arī Himzels ir atstājis uz savas ceļojuma aprakstu malas attiecīgi. Jā, un tagad mēs varam droši arī pateikt, ka kādēļ šīs brošūras promocijas darba disputi ir bijušas arī Rīgā, jo Himzels Linnējs viņus dāvina Himzelim. Īpaši es pielicu datumu tam pēdējām Petrus Engstroma darbam, Fundamenta Valetudīnis, kas ir aizstāvēts šī paša viesošanās gada 17. jūnijā attiecīgi. Un runājot par Himzeļa modernās medicīnas principiem, ko savas pirmajā referātā pieminēja Edgars Ceski, ir vēl viens, kas ir šī grāmata. Nav zināms, vai Linnējs viņu uzdāvina, vai viņa ir bijusi Himzelim, jeb nē, to viņš neapraksta, bet cik lieliski gan būtu, ja sakot pagājušā gada iznākušajam galmārs Linnēja disputam ar nosaukumu Censūra medicamentorum simplex vegetabilium, no apteikām pilnībā tika izņemti daudz nederīgie līdzekļi, kas vēl šodien tur tiek uzglabāti, un kur lietojums bieži nodara tik daudz ļaunumu, un tie tika aizvietot ar daudzām citām noderīgām zālēm, ko iesaka šis ceļvedis. Un autora marginālā piezīme, ka daudzas zāles, kas būtu izmantojams mūsdienās, ja visienas kultivē svešās zemēs barbaru tautas. Ar to 9. datums beidzas līdz vēlam vakaram, un 10. augustā aprakstā, es pieminēšu tikai tātad, viņi turpina korāļu apskatu, kas nav pabeigta apskatu iepriekš, iegrims botāniskā diskusijā par dabiskiem ārstniecības līdzekļiem, un pēcpusdienā apskata Linnēja minerāļu korekstu. Un par šo slaidu es arī esmu īpaši pateicīgs cienījumā Aijai Taimiņas kundzei, kas ar savā pieredzē balstītām un intuitīvām zināšanām ļāva atšifrēt Himzela rokrakstu noslēpumu, kas rakstīts manuskriptā, kas tur ir pasvītrots skor, un nevar saprast, kas ir. Tad tur ir rakstīts Cortex peruvianus, un tas atļāva arī atrast šo augu, kuram ir patiešām antiseptiskas īpašības, un kā raksta Himzels, to lieto ļaundabīgās brūcēs jau Anglijā, bet Zviedrijā vēl tas nav. Nu, te jūs varat redzēt, ka tas viņa zīmētais koku auglis ir diezgan līdzīgs tam herbārijam, kas ir, protams, stipri vēlāk, bet tur tie 2 strubiņus uz leju, jā, un no mizām šo te
peruāņu balzām, kaut gan tas nav no Peru, vienkārši koks ved no Peru, tiek ražots vēl ar vienu, viņi var nopirkt mūsdienu pasaulē arī. Savukārt 10. augusta pēcpusdienā viņi apskata dažādas fosīlijas, īpaši viņi tur malā viņš ir uzzīmējis tā saucamo Bratenburgas monētu, kuras nospiedums atgādina Miroņu galu, un šitā būtu lieta, kas patiesībā sakot, tur vēl jāpēt, no kuras vietas tas ir, jo viņš atstāja plašāku aprakstu, leģendu, kā tas ir radies, bet kas tas un kā, tur vajadzētu runāt vēl ar dažādiem fosīliju pētniekiem un izdomāt, kas tas ir. Un kopīgā pēdējā dienā, pavadītā 11. augustā, kunga apskata Linnēja Zviedrijas tauriņu kukaiņu kolekciju attiecīgi. Attēlā ir attēlots tauriņu ķeramais, un no šī citāta mēs redzam, kas ir tur malā, jūs varat izlasīt, ka Himzels ar tauriņiem aizrāvies jau bērnības gadījumu, un viņam esot bijis līdzīgi parekti, un tas nesot nekas jauns, kā ir aprakstīts akadēmijas rakstos, ja, jo Himzelim tāds pats ir bijis jaunībā, pusauģu gados. Tā kā mēs redzam, ka ja Fosakungam bija tauriņu kolekcija un viss, tad tauriņi laikam Rīgā bija ļoti populāri 18. gadsimtā atšķirībām. Nu jā, un kā mēs redzam, arī atšķirībā no Stīdmana, kurš neķēra tauriņus, Himzels tomēr tauriņus ir ķēris. Un, redzat, viņš tur piemin tādu pašā augšā Botterfūgeļu, ja, jeb sviesta putnu. Kas tad ir šis sviesta putns? Tas būtu jāprecizē līdz galvenajiem entomologiem, jo man neizdevās pāris, kas ir lielākie tauriņu pētnieki Rīgā sazvanīt, bet tas, ko man teica un kur es papētīju, un patiešām tad var gadīties, ka tas apzīmē vairākas, vai tajā laikā apzīmē vairākas tauriņu sugas, jo tas ir saistīts arī butterfly angliski. Ja. Tas ir saistīts kaut kādā veidā ar to, ka ragans zaga sakulto sviestu, tādu leģendu un tā tālāk. Ja. Bet, ja tas ir pareizi, visvairāk tas parādās pie īpaši plaši sastopamā citronu Gonapteryx rhamni, kas ir gan Zviedrijā, gan arī pie mums Latvijā šeit ļoti plaši sastopams attiecīgi. Un te ir viņa ļoti lielā precizitāte, kā viņš plāno savu laiku. Lai arī cik labprāt es nebūtu ilgāk baudījis man tik ļoti patīkama un pamācošo un Linnieku kunga sabiedrība, tomēr bija spiests sekot savam rūpīgi izplānotājam ceļojuma grafikam, kurš man mudināja doties tālāk, lai apskatītu slavenās un visās Zviedrijā ievērojamākās kalnraktos un kādu brīdi tajos uzkavētos. Šajā reģionā viņš pavada 24 dienas, tieks ar dažādiem cilvēkiem, kāp lejā šahtās, lai cik tas arī nav bailīgi, rūpīgi pēta, apraksta dažādu rūdu apstrādu un metālu iegūšanu. Un Himzeļa pierakstu ceļojuma aprakstos nav īpaši daudz zīmējumu. Mēs te sākām runāties, neviens no viņus precīzi saskaitīs, vēl pagaidām būs jāizdara. Es arī ne tikai, bet, pieņemsim, kā 30 varētu būt, vai ne? Pat mazāk, ja? 12 no tiem ir Zviedrijas aprakstā šajā 0,8 zīmēs. 3 attiecas uz Linneju zīmējumu, savukārt pārējie 9 uz rūdu pārstrādi, te viņi visi ir attiecīgi zīmēti. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis Himzeļa apraksts būtu labs promocijas darbs kādam ģeologam par 18. gadsimtu rūdu apstrādes Zviedrijā atspoguļojumu Himzeļa ceļojuma piezīmēs. Un viņi noteikti varētu būt arī interesanti Falunas raktuvi muzejam, tur tagad tāds nodibināts, jo pēc raktuvi slēgšanas šīs raktuvs un muzejs ir iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojumā attiecīgi. Un mūsdienās, kā mēs runājam par postkoloniālismu un tādām lietām muzeja sakarā, ļoti svarīgs mūsdienās arī vidas faktors. Un te ir 3 citāti. Viens ir stingri pirms Himzeļa, Leopolds, ceļotāji, kurš devās uz Falunu, pārņem šausmas, vēl viņš ir tuvojas klāt pilsētai, kad ierauga tumšu un biezu dūmu kārtu, kur pilsēta ir tik lielā daudzumā, ka ceļotājs var padomāt, ka visdrīzāk viņš iekļūst ciklo palā, nevis parastā pilsētā. 56. gadā Himzels raksta:
Falons varu rūdu tiesa satur visai daudz sēra, tāpēc mājas šeit ir melns no ļoti bieza sēra izgarojumiem, kad rūdu dedzina. Ziemā viss apsūbē melnu, ziemā šo dūmu dēļ, kas visu apkārt itim kā biezā dūmā, kā esot grūti redzēt tālāk par dažiem soļiem. Dūmi no varkausā tomēr pilnīgi netraucē augļu kokiem. Paiet 100 gadi rūdas ražošanā un eksploatācijā, un tā zeme ir piesārņota tik tālu, kā Hans Kristians Andersens viesojoties raksta. Nekur nebija redzams nekas zaļš, ceļa malās zālieni nebija. Pa to laiku, kamēr es te biju, neviens putns man nepalidoja garām. No salas līdz Stokholmai 120 km, tas ir 12 zviedru jūdzes, kā raksta Himzels, un Himzels izbrauc 5. septembrī, visu ceļu nobrauc attiecīgi vienā dienā, jo nevar vēlēties labāku ceļu kā to, kas no Salbergens ved uz Stokholmu. Jā, tagad laikam ir Salu, un tad bija Salbergen, jā. Mums nav precīzi zināms, cik ilgi te uzturs šajā posmā Himzelis, tālāk viņš aizkuģo uz Krievijas impēriju, uz Sanktpēterburgu, kur uzturās līdz martam. Šis būtu izpētāms jautājums no tām vēstulēm, ko mēs ar Edgaru arī runājām, kad apmēram tas ir noticis. Ir kādā vēstulē, es saprotu, tur varētu būt novembris, ja, kad viņu saka, ka viņš ir bijis neprātīgs braukdams tik drausmīgā laikā. Iespējams, ka tas varbūt arī bijis bišķi ātrāk, jo zinot, ka tā jūra ir ļoti un tas nemierīga, bet kādu laiku viņš noteikti pavadījis, diez vai viņš uzreiz septembrī brauc, bet viņš nav atstājis nekādas piezīmes par savu otru uzturēšanu, vai arī salicis visas uzturēšanās kopā pirmajā daļā visu. Viss, paldies par uzmanību!